Tēma, tad manipulācija, kā ar mums var viegli manipulēt, kāpēc un tā tālāk. Viens no pirmajiem tādiem manipulācijas veidiem, ka dot komplimentu tādā veidā īstenībā tevi pabāžot zem sevis, vai dot komplimentu, pēc kura uzreiz seko kaut kāds uzbrauciens vai tāds neliels noniecinājums un tā tālāk. Tā ir ļoti populāra tehnika. Un tā vispār ir tehnika, kas vispār, lai cilvēks paliktu viegli iespaidojams un vieglāk uzņemtu informāciju, to, ko viņam dod, un viņam tas kritiskais faktors un filtrs, caur kur viņš laiž, vai viņš tai informācijai piekrīt vai nē, lai viņš tā kā pazustu un tu būtu vairāk tā kā jau bišķi nohipnotizēts, tad ideāls veids, kā to darīt, ir ar augšā lejā metodu, kas ir arī sociālo tīklu un arī televizorā ziņas un vispārējais, ka tev dod kaut ko foršu, un tu tāds, bišķiņ tā kā sapriecājies, un tev uzreiz nomet lejā, un tāds, emocija. Un tad atkal emocija augšā, emocija lejā, un pēc 2-3 cikliem tu jau esi vienkārši totāli viegli hipnotizējams un iespaidojams, un tad tev iemet reklāmu vai kaut kādu ieteikumu, kuru grib, lai tu viņu pieņem kā patiesību, un tu nespēj pat saprast, ka viņš īstenībā, ja tā brīdī ieiet tavā zemapziņā kā patiesība un kā fakts.